Šobrīd ar iekļautām idejām par latviešu tautas dzīves ziņu un kristīgām vērtībām. Uz sarunu šajā rītā par šo tematu runāt ieradies bijušais Satversmes tiesas priekšsēdētājs Aivars Enziņš. Labrīt! 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 Un sāksim ar nelielu skaidrojumu. Kas tad ir preambula Satversmē? Preambula. Lieta ir tāda, ka būtībā preambula ir faktiski deklarācija. Un preambulai nav izteikti normatīvs raksturs. Un galvenokārt ir tas, ka noteikums, tad, kad tiek pieņemta konstitūcija, tad tiek rakstīta arī preambula. Praksa ir dažāda. Man ir līdz Somijas konstitūcija, kur stājās spēkā 2000. gada 1. martā, kurā vispār nav preambulas. Ja mēs aplūkojam mūsu Satversmi, mums arī nav preambula, ir tikai viens teikums. Un vai ar preambulas palīdzību var risināt kādas nebūtu problēmas? Es stingri par to šaubos. Tātad jūsuprāt šī preambula īsti nebūtu vajadzīga šobrīd pievienot Satversmei? Ziniet tā, doma it kā ir laba. Uzsvērt to pēctecību, kā labi Latvijas valsts vispār ir izveidota, bet vai ir šāda nepieciešamība, es stingri šaubos. Lietas būtība ir tāda, ka gan 4. maijā, kad tika pieņemta neatkarības deklarācija, kur ir izvērsts šī pēctecība, Latvijas valstiskums, arī Satversme, arī, ja mēs tā runājam par Latvijas valsts pēctecību, tad 4. maija deklarācijā skaidri un gaiši tas ir parādīts. Un jāsaka arī tā, ka gan 4. maija deklarācija, gan arī 1991. gada 21. augusta konstitucionālais likums par Latvijas valsts tiesisko statusu arī uz to norāda. Un jāsaka arī vēl tā, ka arī 1991. gada 15. oktobra augstākās padomes lēmums par Latvijas pilsonību, arī šī pieslacība ir būtībā uzsvērta. Bet šīs preambulas autors Egijs Levits norādījis, ka iespējams šī ideja viņam radusies tieši tad, kad bija šis referendums par divvalodību, tātad par jautājumu, par kuru vispār nemaz nevajadzēja būt runa. Tātad tas nozīmē, ka šīs preambulas ideja būtu nostiprināt kaut ko, kas it kā jau pastāv, bet varbūt skaidrākiem vārdiem, ja reiz vispār sabiedrība pieļauj apšaubīt valsts pamata lietas. Bet vai šādu problēmu var izsināt ar preambulas palīdzību? Es atklāti sakot stingri šaubos, jo skaidrus un gaiši Satversmes 77. pantā ir norādīts, ka Satversmes 1. pantu, 2., 3., 4., 6. un 77. pantu var grozīt principā, bet tikai pie nosacījuma, ja to izdara Saeima, tad ir obligāts referendums, un šī gadījumā jānobalso ir pilsoņu vairākumu. Egija Levita piedāvātajā projektā ir 3 mērķi: nodrošināt latviešu nācijas pastāvēšanu cauri gadsimtiem, latviešu valodas un kultūras saglabāšanu, kā arī katra cilvēka un visas tautas labklājību. Vai šādu jēdzienu iekļaušana preambulā pēc idejas var vispār kaut ko mainīt sabiedrībā un arī valstī kopumā? Redziet, kad es arī lasīju Levita kunga komentārus tad viņa gandrīz izrietē apmēram tā, ka Satversme pati par sevi ir vairāk kā tehnisks gandrīz vai dokuments, kur ir tehniskas normas, un preambula būtu it kā tas ideālais. Manuprāt, Satversmi mēs nevaram uzskatīt par kaut kādu procesuālu vai tehnisku normu kopojumu. Te būtībā ir atklāta visa mūsu valsts uzbūve kā tāda. Un arī no viņa izriet apmēram tādā veidā. Ja mēs ierakstīsim preambulu, tādā gadījumā neko nevar mainīt vairāk. Ir konstitūcijas, kur ir vai paredzēts, ka nevar mainīt pastāvošo sistēmu kā tādu. Ja mēs ņemam Francijas konstitūciju, tad kā neatkarīga demokrātiska valsts, acīm redzot, tad, kad
Francijas konstitūcija tika veidota, lai nedod Dievs kāds nedomā atjaunot monarhiju Francijā. Bet Latvijā kāpēc jūsuprāt radusies šī ideja par preambulas nepieciešamību? Nu, man liekas, tā ir tā reakcija pēc tam, kad tika rosināts referendums par krievu valodu kā otro valsts valodu. Es nezinu, vai, teiksim, vienam otram ir bažas par to, ka latviešu tauta ir tāda bāreņa tauta, kur pati neko nespēj lemt. Jums nav tādas bažas? Man nav tādas bažas. Bet šis referendums to neparādīja savā ziņā? Bet man liekas, ka referendums parādīja ļoti labi un pārliecinoši. Bet kaut vai tas, ka tas tika rosināts? Rosināts. Bet ja mēs esam demokrātiska valsts. Un, ja kāds, teiksim, ir inicējis, pie tam jāsaka tā, ka patreiz tie grozījumi, kas ir izdarīti likumā par tautas nobalsošanu, kur tomēr ir uzlikts jau zināmas sakas, jo tagad ir vajadzīga iniciatīvas grupa, un kuru var vērtēt, vai, teiksim, tas piedāvājums atbilst satversmei, vai tas nebūs pretrunā, teiksim, kaut vai saistībā ar pilsonības nulles variantu, ko arī mēģināja rosināt, kurš līdz parakstu vākšanas uzsākšanai un līdz ar to arī no valsts puses finansiāli ieguldījumi vairāk nepastāv. Es domāju, ka mums vairāk ir jāteic savai tautai. Ja, un cita lieta būtu, ja satversmē būtu ierakstīts normas, kad ir kaut kādas negrozāmas normas. Ja? Mums tādas nav. Arī tas pats, lūk, šie negrozāmie faktiski panti, jo es neticu, ka tauta referendumā izmainīs 4. pantu, izslēgs ārā latviešu valodu kā valsts valodu. Tagad nē, bet varbūt pēc 10 gadiem? Es domāju, ka noteikti nē. Tomēr latvieši kā pamatnācija ir vairākumā, un tas viss atkarīgs arī neapšaubām no tā, kāda politika tiek realizēta. Bet šobrīd arī mēs redzam, ka ļoti lielu atbalstu pašvaldības vēlēšanās gūs Saskaņas centrs, tāpat arī sabiedriskās domas aptaujas norāda, ka Saskaņas centrs ir lielā vadībā. Ja šobrīd notikt vēlēšanas, tāpat tiek izskanēts bažas, ka nākamajās Saeimas vēlēšanās, kas jau pēc gada Saskaņas centrs varētu būt vairākumu un iespējams tad šī koalīcija veidotos pilnīgi savādāka. Vai tas nav pietiekams varbūt pamats, lai kaut kādā veidā nostiprinātu pamatlietas, par kurām kādam ir bažas? Tātad eksperti ir tie, kur izsaka bažas. Katrā gadījumā tad būtu jādara grozījumi konkrētos pantos un pašā satversmē paredzēt, ko vispār nevar nodot referendumam. Patreiz jau ir satversmes 73. pants, bet attiecībā uz 1., 2., 3., 4., 6. un 77. pantu nav. Ja? Tā kā var ierakstīt, bet ar preambulas palīdzību šādu problēmu atrisināt diez vai var. Tad jūsuprāt, bez šīs preambulas mēs pilnīgi mierīgi varam iztikt? Es domāju, ka mēs varam iztikt neapšaubām. Mums ir jāskatās satversme kopumā. Kaut gan es pilnībā piekrītu, ka tas ir ļoti laba iniciatīva, par kuru var diskutēt, bet uzskatīt, ka ap preambulu tā būs kāda panacēja, ar kuru mēs atrisināsim visas problēmas, par to es stingri šaubos. Pat par sevi ideja nav slikta. Ja? Ielikt iekšā varbūt tas lukšī vēl atkārtot valstisko pamatu kā tādu. Bet no otras puses atkal ir tā, vai preambulā būtu nepieciešams vēlreiz atkārtot to, kas jau ir satversmes kaut vai tajā pašā 1. pantā, 2., 3. pantā, 4. pantā, arī 8. nodaļā, kas ir veltīta cilvēku pamatiesībām. Vai tas būtu nepieciešams vēlreiz? Es domāju, ka šī gadījumā varētu būt preambulā vispārēji šī nostādne par valsts nāciju, par šo mūsu virsuzdevumu, ja tā varētu teikt. Tad to varētu, tā kā jūs varētu iekļaut. Jā. Vai satversmes atvēršana, lai pieņemtu vai nepieņemtu šo preambulu, nav bīstama tagad gadu pirms vēlēšanām? Katrā gadījumā skaidrs, ka pirms vēlēšanām ir problemātiski.
Bet ne jau tikai šī gadījumā par preambulu. Ir taču arī valsts prezidenta ierosinājums saistībā ar valdības veidošanas izmaiņām, kas arī prasa grozījumus Satversmē. Saprotiet, ir tā, ka drīzāk tas varētu iet kompleksā. Ja? Pie vienas diskusijas gan saistībā ar preambulu, gan, teiksim, arī saistībā ar valdības veidošanas kārtību, arī, teiksim, tā ideja par konstruktīvo neusticību, kā tas ir, teiksim, Vācijas Federatīvajā republikā. Un arī galvenokārt tas, manuprāt, būtu pozitīvi vērtējams, ka valdības vadītājam, ministru prezidentam būtu plašāka brīvība veidojot šo valdību. Ja, jo patreiz tā ir politiskās partijas, kuras katra pa kādu nebūtu jomu un līdz ar to arī virz savus ministrus. Un arī patreizējā situācija ir šī valdības šūpošanās, ja, kur pat valdošā koalīcija savā starpā nevar īsti vienoties. Šī gadījumā es domāju, ka ja to visu ņemtu kopumā, skatītu un nopietni diskutētu, vēl jau vairāk, teiksim, saistībā par preambulu ir paredzēts, ka oktobra beigās būs konference, kas būs veltīta tieši preambulai. Es domāju, ka līdzīgi varētu būt arī saistībā ar valdības veidošanas kārtību. Vai par šādu preambulu nebūtu jābūt tautas nobalsošanai? Obligāta prasība nav. Ja? Tautas nobalsošanai mums ir vajadzīgi par Satversmes 1., 2., 3., 4., 6. un 77. pantu, ja Saeima to groza, jo arī, teiksim, kad pieņēma šo kapitālo grozījumu Satversmē, ieviešot 8. nodaļu veltītu cilvēku pamatiesībām, taču nebija referendums. Un vai, teiksim, referendums, kas prasa papildus izdevumus, ir tas gala risinājums? Varbūt, kad nē. Varbūt, ka nē. Paldies jums par sarunu šajā rītā, un mēs atgādinām, ka mūsu studijā bija bijušais Satversmes tiesas priekšsēdētājs Āvars Enziņš, un kā arī dzirdējām, diskusijas par preambulas nepieciešamību turpināsies, un turpināsies arī īpašā konferencē, kam, protams, arī LNT ziņdienas sekos līdzi. Paldies! Un mēs turpinām 900 sekundes ar notikumiem no ārvalstīm. Krievija no šodienas ir apturējusi piena produktu importu no Lietuvas. Maskava šādu soli attaisno ar pretenzijām pret lietuviešu produktu kvalitāti. Vairākos produktos esot atklāts paaugstināts rauga un pelējumu sēnīšu saturs, kā arī zarnu noņas. Lietuvas puse šādus ierobežojumus saista ar Maskavas centieniem izdarīt spiedienu uz Viļņu, kura šobrīd pilda Eiropas Savienības prezidējošās valsts pienākumus un cenšas panākt Ukrainas tuvināšanos Eiropas Savienībai. Izskanējis, ka Krievijas un Lietuvas piena karš var ietekmēt arī Latviju, pastiprinot kravu pārbaudi arī uz Latvijas robežas. Šodien Maskavā tiks dots starts Soču olimpiskās uguns stafetei. Tiesa jaunā izticis bez pārpratumiem. Mēģinot nogādāt lāpu līdz oficiālajai stafetes starta vietai Kremlī, tā vakar negaidīti apdzisa. Pasaules presē jau ir zēja, ka Olimpisko spēļu uguns nodzisusi, vēl neuzspējot to aizdedzināt. Soču Olimpisko spēļu vadītājs Dmitrijs Černišovs skaidro, ka lāpa nodzisa darbinieku vainas dēļ, jo neesot bijis pietiekami atvērts gāzes vārsts. Olimpisko uguni plāno nogādāt gan Krievijas augstākajā kalnā Elbrusā, gan iegremdēt Baikāla ezerā 1600 metru dziļumā. Lāpu kopumā nesīs 14 000 cilvēku.